Sveicināti, mani sauc Ēriks, un šoreiz vēlos jums parādīt, kā atslēgt dažādu sīku programmiņu startēšanos reizē ar Windows. Tas nozīmē to, ka tad, kad jūs ieslēdzat jūsu datoru, reizē ar Windows sāk darboties arī dažādas programmiņas, kuras jūs patiesībā nemaz neredzat, un viņas aizņem datoru operatīvo atmiņu, kas mazliet palēnina arī datoru darbību. Tāpēc, lai tas nenotiktu, mēs viņus atslēgsim. Kā to izdarīt, es jums tagad to parādīšu. Uzspiežam šeit lejā uz Windows ikoniņas, jeb uz klaviatūras nospiežot Windows taustiņu, atveram Start menu, un šeit ir maz piebildīt tādi, ka tiem, kuriem ir Windows XP, tiem būs šeit norādīts uzreiz funkcija Run, bet kuriem ir Windows 7, gluži tāpat kā man. Mēs vienkārši meklētāju lauciņā ierakstam Run. Viņš uzreiz augšā mums parāda šo te variantu, ko mēs meklējam. Uzspiežam uz tā, mums atverās papildus lodziņš, kurā mēs ierakstam vienu elementāru komandu msconfig. Spiežam OK. Un mums atverās papildus loks. Sākotnēji uzreiz gribētu norādīt, lai es atzīmēju, lai būtu normal startup. Un kā jūs redzat, šeit ir vairākas sadaļas. General, Boot, Services, Startup and Tools. Lai atslēgtu šīs te programmiņas, mums vajadzēs iet tikai uz sadaļu Startup. Pie pārējām sadaļām, ja jūs nezināt, es jums neieteiktu līst iekšā. Tātad startupā mums parāda šīs te programmiņas, kuras startējas reizē ar Windows. Ja to sakrājas ļoti daudz, tad ir tā, ka, kā jau minēju, arī datoru darbība palēninās. Tad mēs un šajā logdziņā mēs izvēlamies programmas, kuras mēs nevēlamies, lai startējas reizē ar Windows. Pieņemsim, man nav nepieciešams, lai startētu uz Skype uzreiz. Man nav nepieciešams, lai startētu uz šīs un programmiņu, un arī šī. Noņemam visu nevajadzīgās sīkās programmiņas nost un spiežam OK. Jums izmetīs papildus lodziņu ar iespējām restart un exit without restart. Es šajā gadījumā nospiedīšu exit without restart, bet jūs noteikti spiežat iespēju restart. Jums restartēsies dators un jau pie nākušās ieslēgšanās šīs te programmiņas, kuras jūs noņēmāt nost, viņas arī vairāk nestartēsies. Tas arī šoreiz visu. Ceru, ka jums tas noderēs. Paldies par uzmanību!